Dmitrijam Jurkevičam. Viņi varētu būt galvenie favorīti. Nu, vēl polis Kamils Gurdaks, Staņislavs Maslovs no Ukrainas, Viktors Ķemencovs jau pieminēja, brits Jamijs Webs. Nu, žēl, protams, ka nepiedalās Panamerikas čempions savulaik Jeimers Lopes, divkārtais olimpietis, kura personiskais rekords ir minūte 43.07. Kubietis, kurš bija 6. Pekinas olimpiskajās spēlēs, viņš arī sākotnēji bija pieteicies, bet tagad nepiedalās. Tā, Zaķis izstājies, un tagad pārējie sāk dalīt vietas. Alīnai Mūzai otrais mēģinājums 57 metru robežās, ne tālāk. Tagad sākas izšķirošā cīņa par uzvaru 800 metru skrējienā. 31. numurs Gabriele Bicotto no Itālijas. Gabriele Bicotto bija vadībā. Dmitrijs Jurkevičs skrējiena vadībā, bet tur 38. numurs Renārs Stepiņš. Nē, tomēr nebūs. Baltkrievs sportists ļoti labi finišē pa labo pusi. Tur manuprāt, 39. numurs tas bija, vai tas bija Baltkrievs sportists? Nē, Ukrainas, tas ir Staņislavs Maslovs. Staņislavs Maslovs no Ukrainas uzvar šajā skrējienā.